Mārupas privātmāju iedzīvotāji kopš jaungada dzīvo pamatīgā satraukumā, jo, kā viņi paši saka, rajonā uzradies terorists, kurš ar žurku indi cenšas nobendēt māju sargsuņus. Ulmaņu gatves, Rudbāržu, Ozolnieku, Krūzes un citās ielās iedzīvotāji pāris dienu laikā no zemes uzlasījuši vairākus desmitus indīgās vielas kubiciņu. 31 числа, как раз в новогоднюю ночь, мне позвонила соседка рядышком, которая и спросила, обходила ли я участок свой. Я говорю, я никогда его не обхожу. Я говорю, Вера, что случилось? Она говорит, я на своем участке нашла. Иди посмотри, что у тебя. Я посмотрела, и вдоль забора, где соединяется ее забор с моим забором, я нашла 4 больших таблетки, которые она сказала, что это крысиный яд. Я в жизни не знала, что такое крысиный яд, и, честно говоря, даже не поверила. Но мы это аккуратно собрали, и 2 числа я поехала к ветеринару, показала ветеринару, он сказал, что, естественно, это крысиный яд. Sākumā Jevgeņija domājusi, ka tas ir jaungada joks, taču jau pēc pāris dienām viņai nācās piedzīvot vēl vienu pārsteigumu. 3 числа вечером я приехала домой, собака зашла со мной в дом, потом муж пошел по участку, мы нашли 29 пакетиков с крысиным ядом. Это уже был другой яд. Это были разбросаны в 4 местах, около калитки, около ворот. И еще рядышком, по 8, по 7 пакетиков вот этого крысиного яда. Iedzīvotājiem ir divas versijas. Vai nu tā ir atriebība, vai arī zagļi šādā veidā cenšas sev atbrīvot ceļu uz māju. Tieši tā noticis ar Kārli, kura suns noindēts un pēc pāris nedēļām ciemos ieradušies nelūgti viesi. Mājās bija liels suns, Vidusāzijas aitas suns, kas zina liels un veselīgs un viss kārtībā, un pēkšņi dienu pēc darba atbrauc mājās un jau, kā saka, guļ, jau citos medību laukos aizgājis. Un burtiski pēc nepilnas nedēļas tikām apzakti. Mājā gan neielīgi, bet pagalms tika apzakts, tika nozakts mocīts un zemes frējais. Kārlis atzīst, ka pie suņa rejām trauksmes gadījumā bijis tā pierasts, ka viņš pat neiedomājies, ka viņam esot mājās pa dārzu varētu rosīties garneģi. Smieklīgākais tas, ka mēs bijām mājās, tas, ka ir pierasts, ka tas suns rejā, ja kāda kreņķi ir, tad suns reja, ja, un tad tu tur pamodies un paskaties, bet par cik suņu vairs nav un visi klusti, tad arī mierīgi zagļi uzdarbojās. Pēc notikušā Kārlis meklējis informāciju par līdzīgiem gadījumiem un bijis šokēts, ka šāda metode ir visai populāra. Internetā pēc tam lasīju visu kaut ko, un cilvēki bija sūdzējušies par tādām lietām jau pirms tam, un arī veterinārārs zināja teikt, ka ir konstatēti tādi varianti. Arī veterinārajā klīnikā atzīst, ka šādi gadījumi nav bieži, taču šāda indes nomocīti suņi nonāk arī ārstu rokās. Turklāt iebarot žurku indi sunim nemaz nesot tik grūti. Protams, kad viņiem tiek šiem kubiciņiem tiek pievienots klāt vielas, kas ir dzīvniekiem interesantas, teiksim, ja viņš nebūs garšīgs, žurki var neēdīs. Tā iespēja ir liela, un tieši, teiksim, suņiem ļoti, ļoti, ļoti bīstami ir. Un iegādāties šādu te vielu žurku indi, tas laikam nav šķērslis. Tas nav šķērslis, viņi brīvi pieejami, zāļu veikalos viņi brīvi pieejami, jā. Veterinārā ārsti atzīst, ka daudzi saimnieki iespējams apglabā savus mīluļus, domājot, ka viņi miruši no kādas slimības. Un tikai asins analīzes var parādīt, kas noticis patiesībā. Nenotiek asins recēšana, jā. Un teiksim, arī asinsvadu cieniņas caurlaidība palielinās, līdz ar to sākās tādas asiņošanas, viņas var sākties gan no urīnas ceļiem, gan teiksim, no dzimuma orgāniem, tāpat no mutes var sākties no deguna, tad kādreiz ir tā, ka saimnieki nesaprot, kāpēc tas notiek. Tautas balss komanda brīdina privātmāju saimniekus. Esiet vērīgi un, ja savas teritorijas tuvumā manāt aizdomīgas personas, sauciet policistus, jo arī Jevgeņija tā darījusi un likumsargi neatteikuši piefiksēt notikušo, kā arī solījuši viņas rajonā veikt biežākas patruļas. Agris Blumfelds, Miks Dūcis, Tautas balss.